Rīt daudz darba. 5 klienti zvanīja, ka no jumta jāceļ koki nost ar ekskavatoru. Tagad tieši apbraukāja visus tos ciemats, kur es esmu ceļus būvējis. Nu, skats iespaidīgs, jā. Nu, šitien te ir nedēļa atpakaļ taisījām, bet te vēl māja nav uzbūvēta. Reku tur. Ār vēl paveicies ir. Šeit ar paveicies, to darījām kaut kur šo zemes gabalu līdzinājām pirms 3 nedēļām. Nu, šeit ar paveicies, tāpēc, ka vējš bija uz otru pusi. Un tur nav paveicies, tur ir sēta lupatās. Nu, šeit ir paveicies, jo koks ir garmāja aizgājis. Nu, šeit nav paveicies, lapeni lupatās, batuts lupatās, būtka lupatās. Tāds skats. Un šeit tulīt nepaveiksies. Tulīt ies virsū. Šeit ar te zāģējām tos sausos kaut kur 2 nedēļas atpakaļ, nu te jau atkal būs tulīt jāzāģē, vesela čupa lejā ir. Un tāds skats no otras puses, tas bērs tieši virsū ies tulīt uz jumta. Šitai mājai. Tā, tur šķūnītiem vakars. Tā, rīt šitas jāceļ nost. Šits ir otrs ciemats, kur taisa ielas visas. Tā, un rīt arī šeit jābrauc ir. Celsim nost ar ekskavātoru, kāpsim tur kaut kur pie jumta, āķēsim klāt un ar ekskavātoru vilksim uz augšu un nolaidīsim blakus, lai nešķakrētu jumtu. Baigi daudz tās lietas esam darījuši. Mārselos baigi daudz to, kaut kad 1 gadu bija tur baigā vētra, tur es nezinu, kaut kādas 30 kokus nocēlām no jumta. Un šitas ir tas pēdējais gabals, ko taisīju te Kursīšos, bet Skultas pagastā. Nu te konkrēti noveicies baigais bērs, tas, kas tur bija uz robežas, tas ir tieši starp mašīnu un starp māju iegāzies. Arī klients zvanīja. Un šeit saimnieks jau pats ticis galā ir sēta kaimiņiem nojaucis. Rīt tā celums arī jāizrauj. Tā kā rīt ir baigi daudz darba. Šeptēsim.